100 latiem. Pat labāk neapliekamais minimums ir 80 lati un palielinājums paredzēts no 1. janvāra. Valdība sagaida, ka ar nodokļiem neapliekamā minimuma paaugstināšana pozitīvi ietekmēs ekonomikas attīstību, palielinās iedzīvotāju ienākumus un līdz ar to arī pirktspēju. Tas savukārt ietekmēs patēriņa līmeni, it sevišķi starp iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni. Bet kamēr ministri lēma par budžetu, pie valdības ēkas simtiem cilvēku piketēja pieprasot lielākas algas. Pikets notika bez starpgadījumiem, taču arī bez ievērojumiem panākumiem. Valdība arotbiedrību prasībām nepiekāpās. Jā, un pie ministra kabineta bija arī Elīna Vītiņa. Tā kā būsim vienoti, policisti un ugunsdzēsēji, mediķi un pedagogi. Vairāki simti cilvēku no dažādām Latvijas pilsētām pie ministru kabineta sāka pulcēties jau ap 11. Visi aicināja valdību vēlreiz skatīt algu jautājumu un pildīt dotos solījumus par tās paaugstināšanu. No Liepājas. Un pieprasām valdības solījumus par 2009. gada septembra algas pielikumu. Sevišķi paskatieties šeit pirmskolas pedagogi, viņi nevar strādāt, kā vienmēr mums bāž acīs Godmaņkungs 2 slodzes. Viņiem ir jāiztiek ar to naudiņu. Un tas nu ir mazliet, ja es nemaldos, meitenes, tā kārtīgi pār 200. Kāpēc mums ir jāpievelk tās jostas galu galā? Lai pievelk tie, kam tie 1000 ir. Un mums prasa, cik mums ir naudiņas, bet mums nav pat 1000, mums līdz 500 pat nav. Cilvēki gaidīja ministrus, bet vairums valdības vīru uz sēdi ieradās visticamāk pa sānu durvīm. No Pūļa nevairījās vien daži. Tostarp arī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Poķa. Skolotājiem jāsaņem 320 lati, tas ir mazākais uz roku. Un tad var runāt tālāk. Godīgi sakot, man ir skolotāju atalgojuma lapas. Man ir, jā, bet nu... Pie piketētājiem neviens no valdības neiznāca arī vēlāk. Gaidām ministrus! Gaidām ministrus! Man tāda sajūta, ka viņi vispār nepamana, ka tauta ir. Viņi pamana tikai sevi, savus miljonus un savas kabatas, un vairāk neko. Mums ir padomā streiks, kas ir plānots 30. un 31. oktobrī. Mēs tam arī gatavojamies, kaut arī joprojām ceram, ka ar Saeimas deputātu palīdzību varētu izdoties no tā izvairīties. Šodien uz piketu pie ministru kabineta ēkas ieradušies ne tikai pedagogi, mediķi un iekšlietu sistēmas darbinieki, bet arī citu sfēru pārstāvji. Arī viņi ir nobežījušies par nākotni. Par situāciju valstī, nevis tikai par savu stāvokli. Jo man ir ģimenes locekļi, kas strādā arī medicīnā un izglītībā, un mani uztrauc stāvoklis valstī. Taču arī šoreiz valdībā kompromiss nesot rasts, tādēļ arotbiedrības gatavojas turpmākai cīņai nu jau Saeimā. Pēc pāris stundas ilgušās protesta akcijas piketētāji izklīda. Ticība valdošajai varai zūd arvien vairāk cilvēkiem, kas savā profesijā nostrādājuši visu mūžu. Bija kungi, un tad viņi bija sarkani, tagad viņi ir balti. Bija un būs, un jūs varat to putru, kas saka, maisīt, kā grib. Vienmēr būs, kas peld par virsu. Elīna Vītiņa, Uldis Vejs, LNT.